Uzrakstīt kādu tur stratēģiju, uzrakstīts kāds projekts, ja? Bet atbildība jau ir par to, kāds ir gala produkts. Tātad kāds jaunietis beigs skolu, cik viņš būs izglītots, cik viņš mīlēs savu valsti, ja? Cik viņš būs patriotisks, cik viņš būs konkurētspējīgs, ja? Kāds viņam būs iedotas zināšanas, prasmes un attieksmes ar tādu līdzatbildību, ja? Ka arī katrs birokrāts, kas sēž konkrētajā ministrijā vai iestādē, viņš atbild par, piemēram, ja vada nozara izglītību, atbild ne par birokrātisku dokumentu sagatavošanu, bet atbild par to, kā caur šiem birokrātiskajiem dokumentiem tiek jaunietis palaists pasaulē. Šobrīd, ja analītiski paskatās uz normatīviem aktiem, pamatā ir 2 likumi un ļoti daudz ministru kabineta noteikumi. Tad secinājums, ka visu uzmanību koncentrēta un pakārtota, pakļauta kontrolei. Normatīvo aktu sadrumstalotība, mēģinājums definēt katru detaļu izglītības procesā, kopsakarībā veido sadrumstalotu pieeju izglītībai. Daudzie labojumi, grozījumi un jaunu sīkdetaļu ministru kabineta noteikumu ražošanā likumsakarīgi arī neveicina izglītības sistēmas kopveselumu, to skaitā uzraudzības un pāraudzības ziņā. Šis nemākulīgais pēdējo laiku dominējošais nomācošais virziens neveicina attīstību, tieši otrādi ir uzskatāms un saucams par vienu no izglītības attīstības traucējošiem un bremzējošiem faktoriem, stagnācijas un regresijas procesa sākuma izglītībā iemesliem. Pārvalde, kuras uzdevums nav aicināt, veicināt inovācijas savā padotības laukā, kuras izdzīvošanas moto ir būt politiskai un personāliju varai pakļautam, var tikai atražot pazemīgus, nogurušus, vienaldzīgus, padotos, pāraugāmos. Tātad šāda tipa pārvaldes kultivēšana, to skaitā negatīvās attieksmes dēļ, nekad nerosinās jau kāda veida izmaiņas, kur nu vēl pārmaiņas izglītības procesā, kur nu vēl izglītības sistēmā kopumā. Un kas ir sistēmās, kurās nav atbildīgā? Kāds viņš ir efektīvs? Mēdens hauss. Viņas attīstās pašas savā tādā, tādā patiesības meklējuma režīmā. Tas pats apmēram ir vērojams pie mums. Tas kā diezgan ezotēriski. Tieši tā. Šajā te brīdī, ja mēs nevaram nosaukt kaut kādu, vienu atbildīgo, tad tas, ko ir vislabāk darīt vai nedarīt vislabāk, tas ir nemēģināt ar kaut kādu, pēc kaut kādiem konjunktūras principiem vadoties, ar kaut kādām birokrātiskām metodēm, kaut ko tur mēģināt strauji regulēt tajā